Tikai, Paul, neaizmirsīsim pateikt paldies Aināram Šleseram, ka viņš šo notikumu padarīja sensacionālu. Viņš ir influenceris, Aivar. Tikai tas fakts vien, ka viņš bija šausmīgi sabijies par šo izrādi, nozīmē, ka, vajadzēja šādu izrādi un labi, ka tāda ir. Jūs klausāties Šķiltavu podkāstu jeb raidierakstu, kurā ir žurnālisti izgaismo nedēļas notikumus. Lai gan Jāņus var uzskatīt par latviešu svarīgākajiem svētkiem, izrādās, ka Latvijai ir bijis tikai viens premjerministrs vārdā Jānis. Bezparteiskais Jānis Pauļuks, kurš vadīja valdību tikai 6 mēnešus 1923. gadā un kuru nevajag jaukt ar krietni pazīstamāko gleznotāju Jāni Pauļuku. Lai nu būtu kā būdams ar Jāņiem, mums tagad jau ir 3. premjerministrs Andris. Pēc Šķēles un Bērziņa šo amatu tagad uzņēmies Andris Kulbergs. Šīs viņa valdības mūžs visdrīzāk būs pat īsāks nekā Pauļuka valdībai pirms vairāk nekā 100 gadiem, tāpēc steidzam Kulbergu iepazīt, mēģināt saprast, no kurienes viņš nācis un ko varam no viņa sagaidīt. Par to arī parunāsim šajā raidījumā. Pievērsīsimies arī izrādei rīkojums numur 2, par kuru runā ne tikai teātra mīlētāji, bet arī politiķi un pat korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, un kura jāvērtē ne tikai pēc mākslinieciskiem, bet arī pēc vēsturiskiem un politiskiem kritērijiem. Paskatīsimies arī uz partijām, kuras oktobrī cer gūt panākumus Latgalē, un ar kādiem argumentiem tās piesaista vēlētājus. Lai meklēt atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, šodien pie mikrofoniem ir, un es priecājos pieteikt Neliju Ločmeli. Nelija, tu atkal esi ar mums, mēs priecājamies, ka var pievienoties. Es arī priecājos, paldies, ka uzaicinājāt. Būs ko parunāt, jā. Kā parasti Aivars Ozoliņš, sveiks, Aivar. Sveicināti. Bet arī tevi priecājos redzēt ekrānā. Paldies, Paul, bet es vairāk priecājos redzēt Neliju arī. Bet es priecājos redzēt jūs abus, jo citādāk es parasti jūs tikai dzirdu. Mēs te vismaz ekrānos tev žibijam acu priekšā. Labi. Tieši vakar laimējās arī jūs satikt abus dzīvē. Tas ir forši. Tas bija jauki. Labi, bet mēs tagad ar klausītājiem tiksimies vismaz attālināti un šķiļam. Pagājušas 3 nedēļas, kopš Saeima nobalsoja par Andru Kulbergu valdību. Pietiekami ilgs laiks, lai varētu sākt spriest par šīs valdības mērķiem un darba stilu. Tajā nozīmīgu lomu spēlē arī paša Kulberga raksturs un dzīves stāsts, kurš daudziem Latvijas iedzīvotājiem vēl nebūs nostiprinājies apziņā. Šonedēļ mums žurnālī ir gan kolēģis Baibas Litvinas raksts par Kulberga biogrāfiju un arī Aivara komentārs par valdības pirmajiem darbiem. Un tāpēc sapludinot šīs divas lietas kopā, es uzsākšu ar jautājumu, cik lielā mērā, jūsuprāt, Kulberga personība ietekmē valdības darbu? Nelī, tev priekšroka. Es domāju, ļoti lielā mērā. Es domāju, tieši Kulberga personības dēļ viņš vispār ir kļūst par ministru prezidentu, jo iespējams cita veida cilvēkam varbūt nebūtu izdevies izpildīt valsts prezidenta uzdevumu 10 dienās izveidot to valdību. Jā, es domāju, ka viņš ir tāds cīnītāja tips, kas nelaiž garām izdevības, kas ir trenējies tās izmantot, kuram, es domāju, ir arī ļoti liela menedžera pieredze no politikas pilnīgi citā laukā, biznesā, bet, kā viņš arī stāsta Baibai šajā portreta intervijā, un vispār šo Baibas rakstu absolūti iesaku izlasīt, ļoti vērtīgs ieskats viņam. Personībā, viņa dzīves gājumā. Viņš ir pieredzis arī meklēt kompromisus, un kā ir tas kopš Trumpa laikiem, mums tagad ir tas slavenais vārds deal, slēgt dažādus darījumus. Es redzu viņu kā spējīgu menedžeri, bet man ir liels šaubas, vai šis ir nācijas līderis. To mēs tad redzēsim. Man liekas, ir vairākas lietas, kas man tiešām patīk. Man patīk, kā viņš runā šobrīd ar sabiedrību, kā viņš runā, pareizāk sakot, ar sabiedrību. Es domāju, ka tas ir pareizs veids, jo ir jādod normālajām. Respektīvi savu šiem ierakstiem, kas parādas tagad katru vakaru. Jā, viņš ļoti aktīvi arī sniedz intervijas un visur viņš ir.
un runā. Es domāju, cilvēkiem varbūt vienā brīdī pat varētu piekust un apnikt tā pastāvīgā informācijas plūsma. Bet es domāju, tas ir ļoti pareizi, tāpēc, ka līdz šim mēs redzējām, ka tieši opozīcija, un arī viņš bija iepriekš opozīcijā, ļoti aktīvi izmantoja sociālos tīklus un komunicēja ar cilvēkiem, un pretī no valdības bija tāda šļaugana, tāda stīva pārāk komunikācija, kur neko nevar saprast, un tas nav cilvēcīgi. Bet mans ieteikums ir Andrim Kulbergam, pirms viņš runā, tomēr padomāt. Jo vārdiem ir milzīgs svars, un viņš jau ir paspējis sarunāt. Tagad, kad tu atgādināji par 3 nedēļām, man liekas, ka viņš jau ir sarunājis tik daudz, ka tur ir vairāk ilgākam laika posmam pietiek. Liekas, viņš ātri mācās, man liekas, tas ar tomēr ir diezgan redzams tā, ka lai mācās. Tā, protams, ir tā slidnā robeža šajos sociālos tīklos, kad tev jābūt it kā autentiskam un jāsaka to, ko tu domā, bet politiķiem katru vārdu tur tā ķidās un analizēs un griezīs no viena puses uz otru. Un tur var, sevišķi, ja nav pieredzes tādā uzstāšanās, kas viņam daļai ir, bet es domāju, ka viņš ir saimā drīzāk bijis tāds agresīvi uzbrukošs valdībai un sevišķi vārdus nav taupījis, kā piemēram, viņam sanāca ar Dainu Ivānu, kas, man liekas, no šitā viņam būs ļoti grūti attālināties no tā, ko viņš pateica par Ivānu, ka grib iespļaut viņam sejā pēc Ivānu uzstāšanās novembrī Doma laukumā. Tur tas, protams, tā politiķis, teiksim, tā vārdu izsvēršana īsti labi neiet kopā ar sociālo tīklu prasībām, tā varētu teikt. It kā jā, bet man liekas, ka ir labi teikt to, ko tu domā, bet tomēr ir vērts vispirms padomāt un izdomāt, ko tad tu domā. Jo tas, kas tev pirmais iešaujas prātā, varbūt nav vispār doma. Jā, bet redz, tad nav autentiski, jo tu to esi autentiskums arī pārdomāt un izdomāt kaut ko līdz galam arī var būt ļoti autentiski. Ir vesels grāmatas par to uzrakstīt, bet tas ir pavisam cits tāds. Aivar, ko tu saki par Kulberga personību un viņa rīcību un viņa valdības darbību? Lielā mērā varētu piekrist Nelijai par to, ka viņš ir efektīvs menedžeris, taču es tomēr nepiekristu tam, ka viņš tikai runā neapdomīgi. Viņš ļoti mērķtiecīgi arī dara lietas, kuras var būt ļoti bīstams valstī nākotnē. Es pat nāku no Saeimas. Tur ir izveidojusies jauna vai alternatīvā koalīcija, proti par grozījumiem civildienas likumā, ka bez konkursa varēs iecelt valsts kancelēs vadītāju, balsoja apvienotais saraksts, Zaļie zemnieki, Nacionāla apvienība un Latvija pirmajā vietā. Un pret balsoja vai atturējās Jaunā vienotība un progresīvie. Tā kā viņa mērķi, lai kādi viņa mērķi būtu, lai ko viņš labu gribētu valstī ātri izdarīt, šādiem līdzekļiem tos nevar noteikti panākt, un turklāt tas ir daudz pat bīstamāk nekā vienkārši kaut kāda nezināšana vai nesaprašana. Edmunds Zivtiņš, viņa apvienotā saraksta biedrs, no tribīnas ļoti skaidri pateica, ka valsts kancelējas vadītājam ir jābūt ministru prezidenta uzticības personai. Aivar, Edmunds Zivtiņš ir no LTV, tu sajauc kaut ko. Tas, ka viņi ir ļoti līdzīgi, tas ir viņi tā. Viņi ļoti līdzīgi, piedod. Bet viņi ir dažādos politiskajos spēkos. Jā, un viņi tur to pilnībā atbalstīja pirmā partija, un viņi pauda cerību, ka šis ir tikai pirmais solis, lai sakārtotu valsti. Tikai pirmais pilieniņš, kā teica Zivtiņš, un valsts ir jāsakārto, lai sāk attīstīties. Tā kā tagad meklēs kancelēs vadītāju, nezinu kur, nevienu uzvārdu es pagaidām nedzirdēju, bet ir skaidrs, ka tie 6 cilvēki, kuri ir pieteikušies konkursā uz šo amatu, neviens no viņiem nebūs. Acīm redzot, valsts kancelēs vadītājs, tas konkurss, es nezinu, kā to nominēt,
Kulbergs dižais menedžers, bet tas neskaitīsies, protams, un kā man teica, gan jau Gruškevičs atradīs kādu, tas ir viņa padomnieks, kas tur saistīts ar Biroja vadītājs. Jā, ar Šķēles, biroja vadītājs saistīts ar Šķēles aprindām, un tā kā mums te mazliet tur uzveidīja tādu gaisotni no rīkojuma numur 2 izrādes. Par rīkojumu numur 2 mēs parunāsim arī vēlāk. Bet, protams, es domāju, ka tā steiga un tādas kā ārkārtas situācijas gaisonas radīšana, kas arī Baibas rakstā, viņš 2 reizes tur piemin, un es tā pie sevis domāju, tas neatbilst īstai situācijai. Viņš teiks, Latvija ir kā Titaniks, kas drāžas virsū ledus kalnam, un mans uzdevums ir viņu izglābt. Es atvainojos, nav ne 8., ne 9. gads, nav 91. gada pučs, tās bija tādas eksistenciālas krīzes. Jā. Labi, mēs varam strīdēties par to, teiksim, kāds būs budžets pēc 3-4 gadiem, un vai tur, teiksim, kā ievērot kaut kādas Eiropas Savienības fiskālos noteikumus, jā, bet, teiksim, šis nav Titanika situācija, bet radot tādu krīzes sajūtu, tu, protams, attaisno visādas ārkārtas rīcības, kuras pēc tam var tiešām nest diezgan kaitīgas ilgtermiņa sekas, jo tur nav arī skaidrs, kāpēc būtu par to pašu valsts kancelejas vadītāju. Labi, būs pienākumu izpildītājs uz laiku, vai tiešām uz 4 mēnešiem. Ir jau, pašlaik. Nenosaku, tur cilvēks ir. Nav jau tā, ka tur vienkārši to rīkojumu un neviena nav mājās, jā, lai to izpildītu. Ir cilvēks, kas var kaut ko darīt. Tā ka tas ir viens. Domājot par politiku, vai šis būs, kā šis izmainīs politisko izkārtojumu, teiksim, pirms vēlēšanām, Nelī, ko tu domā? Tu domā šī jaunā valdība? Šī valdība un viņa kļūšana par premjerministru. Jā, es domāju, ka tā ir būtiska izmaiņa, jo šķiet jau kopš pagājušā gada otrās puses pilnīgi noteikti kopš Stambulas konvencijas denuncēšanas mēģinājumu koalīcija bija sabrukusi, nebija rīcības spējīga, pavadīja tikai savstarpējos kašķos un principā bija tāda zombija sajūta, ka tev kaut kāds līķis istabā un viņš netiek apglabāts. Un, man liekas, arī te. Es stāstu savu to emocionālā veidā, bet pasaku to, ka man liekas, vienkārši visiem tas viss bija jau sen apnicis. Un tas iedves tādu arī bezcerības sajūtu. Tas nav līdz, tas ir vienkārši viesis, kas negrib iet mājās. Un ka vēlēšanas, tikai tad vēlēšanas būs tas brīdis, kurā tad cilvēki varēs izteikt to savu sašutumu, kas viņiem turpina visu laiku krāties. Un tagad ar šo jauno koalīciju es domāju, ka ir noticis tāds kā, tāds ventīls ir palaists vaļā un kaut kādas dusmu tāda vai tas pieprasījums pēc pārmaiņām tiek jau kaut kā daļēji vismaz atbildēts sabiedrībā. Un, manuprāt, tas ir ļoti labi, tāpēc, ka tas mazina šo populistisko partiju izredzes, manuprāt. Jo Hermans tagad izskatās tāds puskoku lēcējs, kas kaut ko turpina runāt par kaut kādu noteikumu maiņu. Kāpēc kaut kādu noteikumu būtu jāmaina? Izrādās vienkārši var pamainīt šo koalīciju un dabūt jau kaut kādu enerģiju. Un var pat pamainīt arī noteikumus, jo valsts kancelējas vadītājs nebūs vienīgais, ko iecels bez konkursa. Tas noteikti aizies pa visu perimetru un mēs redzēsim. Es te gribētu atgriezties pie šī. Pirmkārt, šis likums vēl nav pieņemts. Kā nav pieņemts? Ko lūdzu? Ir pieņemts. Nē, Šodien steidzamības kārtā pieņēma 2 lasījumos. Priekšlikuma iesniegšanai bija tikai 15 minūtes iedotas. Likums ir pieņemts un 47 balsīm par kopā ar Šleseru pirmo partiju. Bet šis jau viss nav beidzies. Vai tad valsts prezidents to nevar apturēt? Valsts prezidents to acīmredzot nedarīs. Intervijā vakar 1-1. Viņš pie Dombura bija. Viņš tur izteicās tā, ka, ārkārtas apstākļos varētu būt vajadzīgi ārkārtas kaut kāda pasākuma. Okay. Tā kā, labi, es nezinu, varbūt tad es esmu pārāk naiva. Man liekas, ka es pilnīgi piekrītu tam, ko Pauls teica, ka tiek radīta viltus tāda sajūta par to, ka ir kaut kāda galēja ārkārtēja situācija. Es piekrītu, droni pie robežām rada ļoti lielu spiedienu.
visa šī valdības muļāšanās radīja tādu sajūtu, ka netiek pieņemti lēmumi, tiek lietas iekavētas. Un tagad, protams, Kulbergam viņam ir limitēts laiks tikai līdz brīdim, kad pēc vēlēšanām viņam būs jāatkāpjas. Tas ir izriet no mūsu satversmes. Tāpēc varbūt viņam ir šī degošā, svilstošā laika trūkuma sajūta, bet tieši tā, valsts kancelējai ir pienākumu izpildītājs, kas tur dara, un kas tad tieši tāds ļoti izšķirošs tieši tagad, tieši valsts kancelējā ir jāizdara cilvēkam, kurš tur tiks ielikts, nevis ar konkursu, kas būtu mazliet ilgāk, ja? Cik tad ilgāk tas būs? 6 nedēļas ilgāk. Man liekas, ka tas ir tiešām viltus tādas spiediena sajūtas, tādas neatliekamības sajūtas radīšana. Es gribu atgādināt, ka Andris Šķēle teica, ka valsts ir jāvada kā uzņēmums, un Kulbergs apmēram dara to pašu, kaut ko līdzīgi pašlaik, diemžēl. Jā, bet Aivars ar to savu iespraucienu par to civildienestu, ko es domāju, ka cilvēkiem varbūt ir vispār saprotamāk jāpaskaidro, par ko tu cepies vispār. Bet tu pārtrauc mani to domu par to, kāds ir efekts no šīs valdības maiņas. Un man šķiet, ka tas samazina šo te pieprasījumu vai spiedienu pēc tā, ka tikai balsojot par populistiem ir iespējas panākt kaut kādas pārmaiņas. Un otrs, manuprāt, tas varētu atvieglot tomēr nekremliskas valdības izveidi pēc vēlēšanām, jo šobrīd jau kaut kādas tās nosacītās sarkanās līnijas ir pārkāptas un 2 ļoti skaļas partijas, kas to vien darīja, kā sēdēja opozīcijā un visu laiku bļāva, apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība ir šobrīd jau koalīcijā, viņiem ir jāpieņem lēmumi, ir jāatbild par kaut ko. Un man liekas, atkarībā, protams, no tā, kāds būs balsu sadalījums, ko mēs nevaram precīzi zināt, iespējams, tai koalīcijai būs jābūt apmēram šādai pašai vai tomēr paskatoties kaut kā vēl plašāk. Un man liekas, ka tas man kaut kādu mazliet optimismu vieš, jo es tiešām skatoties uz šo vienotības Baidena vaibu, es biju ļoti sadrūvējusies un ļoti pesimistiski skatījos uz vēlēšanām. Bet tagad man liekas, ka varbūt ir lielākas cerības uz to, ka būs iespējams izveidot normālu valdību. Cerēsim, es piekrītu, ka, protams, Šlesaram viņa stiprākais trumpis vēlēšanās tagad ir pazudis, un to varēja jūs debatēs par valdības apstiprināšanu, ka viņš visi LTV pārstāv, kas viņi tik pusmīgi un visāk, viņi tā patiesība sakot, tomēr ir vienotības valdība. Bet, Aivar, es gribēju pāriet pie cita temata. Prezidents šodien Saeimā arī uzrunāja deputātus. Kādu iespaidu viņš atstāja, kas bija, ko runāja partijas par viņa uzstāšanos? Godīgi sakot, es nevienam neprasīju viedokli par prezidenta uzstāšanos. Kāds ir tavs viedoklis par to vajag? Prezidents, teiksim tā, ir korekts un atbilst savam amatam. Teiksim tā, nekāds būtisks, fundamentāls, radikāls pārmaiņas vai idejas viņš nepiedāvā. Viņš vienkārši apstiprina to, kāds ir valsts iekšpolitiskais un ārpolitiskais virziens, kas ir jādara mūsu drošības vairošanai. Tam visam var piekrist, un tur nekā sensacionāla. Tur es neredzēju vajadzīgs atgādinājums par valsts galvenajiem uzdevumiem, bet dažas lietas, kā par viņa atbalstu, netiešo vai kluso atbalstu civildienestu likuma izmaiņām, tur es nevaru viņam piekrist. Jā, tur, man liekas, tajā runā viņš neko par to neteica. Bija divas nianses, kas man likās nozīmīgas un kurām es ceru, ka deputāti pievērsīs uzmanību. Viens ir tas, ka viņš teica, ka Saeimai ir jāpieliek punkts arī šaubām par to, vai aizliegtu vienošanās iepirkumā vai iepirkumos ir vai nav krimināli sodāms. Tas ir krimināli sodāms, saka Cirinkevičs. Kā mēs zinām, šī pati tava koalīcija, kas nobalsoja par izmaiņām civildienestu likumā, arī ar visām 4 pretojās pret šīm izmaiņām, kas kriminalizētu karteļus un padarītu arī uzņēmuma amatpersonas atbildīgus. Cerams, ka
prezidents panāks, ka viņi tomēr piekrītam, jo tas būtu ļoti būtiski. Un otra lieta, kas, teiksim, vairāk tā kā tā, kā Nelīta teica, tas vibes, bet, interesanti, viņš teica, ja vēlamies, lai sabiedrība uzticas valsts varai, tad mums jāspēj parādīt, ka arī valsts uzticas cilvēkiem. To varam izdarīt ne tikai mazinot birokrātisko uzraudzību, bet arī respektējot demokrātijai atbilstošu dažādību, vēršoties pret vardarbību un attiecīgi stiprinot draudzību. Viņš tā iezīmē savā attieksmē pret Stambulas konvenciju. Varbūt, skatīsimies, kā tas man ir kāds interesanti. Bet, tās, protams, ir tādas nianses un netiešas norādes, bet vai ieklausīsies, lai gan, cik var spriest, Kulbergs diezgan uzmanīgi ieklausās. Viņa teiktā vismaz līdz šim tā ir bijis. Redzēsim, varbūt viņu varēs ietekmēt tajā virzienā. Tad ieteikums prezidentam runāt skaidrāk. Viņš tur kaut kādas mājienas, katrs tur kaut ko pa savam būs sapratis. Pa tiem karteļiem ir pilnīgi skaidrs. Tās ir nepārprotamas. Es par to draudzību un par to vardarbību. Par to draudzību, vardarbību, tā es. Aicinājumi uz cieņpilnu diskusiju priekšvēlēšanu laikā, protams, ir laba vēlējuma. Jā, tas ir, un kad politika ir kompromiss māksla, mēs te... Mēs to esam dzirdējuši. Lido doma zelta spārniem mums tāda krājumi ir. Bet šīs bija divas tādas, vairāk un mazāk konkrētas lietas. Par karteļiem es piekrītu. Jā. Tā. Pirms pārējiem pie nākamā temata es iesprāgšos ar nelielu reklāmu. Jāņu diena jau ir pavisam tuvu. Žurnāls ir aicina līgotājus un Jāņu bērnus uz saturīgām sarunām pie ugunskura, un tāpēc esam sagatavojuši ļoti saturīgu Jāņu komplektu. Tagad, abonējot žurnālu, ir saņemsiet arī garšīgu dāvanu no alus darītavas Valmiermuiža. Pasteidzieties, dāvanu skaits ir ierobežots. Par šo vilinošo piedāvājumu uzziniet vairāk mūsu mājaslapā ir.lv. Kolēģi, parunāsim nedaudz arī par vēlēšanām pašām. Tieši Latgalē mums ir raksts, mēs esam piesaistījuši kolēģi tieši no Latgales, lai viņi tur apstaigā, parunā cilvēkiem, kaut kādā mēģina uztvērt arī tur priekšvēlēšanu vaibu. Nelī pastāst par šo rakstu, kas tur galvenās atziņas ir. Jā, man liekas, ļoti interesants eksperiments. Es pēc ilgiem laikiem paņēmu praktikantu, tāpēc, ka man ieinteresēja, ka viņa tieši meitene studē RSU žurnālistiku no Latgales. Un, viņa labi tika galā. Viņa tiešām Daugavpilī satikās un nointervēja cilvēkus. Un lielākā intriga, kāpēc es arī lūdzu viņai to rakstu sagatavot, ir stabilitātei iepriekšējās vēlēšanās pirms 4 gadiem bija vēlēšanu līderi Latgalē. Viņi saņēma 5 balsu. Tagad, protams, stabilitāte ir dziļā krīzē. Viņu reitings ir ļoti zems visā Latvijā, un viņu līderis ir aizlaidies Roslikovs uz Baltkrieviju. Vārdsakot, pilnīgs tāds kā sabrukums liekas. Un uzdevums bija saprast, kas tad varētu nākt vietā. Un vietā, protams, kurš gan cits? Šlesers. Tas vienmēr ir pirmajā vietā. Mums nav šobrīd pieejami, vismaz man nav, es neesmu redzējusi datus specifiski tieši par Latgali, bet, protams, kopumā Latvijā visas reitingu līderis ir Šlesera saraksts. Un, manuprāt, šajā rakstā brīnišķīgi atklājās vienkārši tas, ko stabilitātei cilvēki spēja pateikt par Šleseru, un tas, ko Šlesera cilvēku pasaka par stabilitātei, tas tiešām ir patiesība. Un tas, ka viņi paši tā viens otram klūp virsū, jo stabilitātei tās it kā jaunās līderis, kas tur brauc uz to Daugavpilu un katru nedēļu tur tiekās ar tiem cilvēkiem un turpina saņemt visādus aizkustinošus jautājumus par to, kā tad Aleksejam klājas, kad tad viņš atgriezīsies. Tā viņi saka, klausieties, kā tas Šlesers var būt jaunais spēks, tas taču ir smieklīgi, viņš ir jau 17 gadiem ir solījis tur visu pacelt, tas nekas vispār, pilnīgs bleķis, ja. Un no otras puses tā Petkeviča, kas ir ļoti populāra Latgalē un kas ir kandidāts Šleseram, viņi saka, ko jūs taču pilnīgi izmetīsiet to balsi miskastē, balsojot par to stabilitātei un saskaņu, taču neesat muļķi. Viņi stāstu, tur krievu valoda, krievu tiesības, ja jūs esat nabagi, jūs būsiet nabagi. Jums jābalso par Šleseru, kurš nešķiro latviešu vai krievu, galvenais ir pārticība. Kad Šlesers brauks uz Baltkrieviju, tagad viņš sarunās, nevis tā kā Roslikova cirks, ja. Man liekas, viņi viens otru tā ritīgi atmasko, un to ir interesanti lasīt. Pa vidu, protams,
Urbanovičs, vecais Urbanovičs. Ja? Varbūt viņš tieši būs ieguvējis no šitiem te kaštiem. Kas to zina? Kaut gan, manuprāt, tomēr neizskatās, reitingi nerāda, ka viņš varētu pārvarēt 5% barjeru Latvijā. Tas, ka Latgalē viņi varētu savākt balsis, par to es nešaubos. Tieši tāda pati situācija bija pirms 4 gadiem. Atcerieties, viņiem jau bija 3. labākais rezultāts Latgalē, bet tas neko nedeva, jo viņi vienkārši nepārvarēja 5% barjeru. Un ļoti interesanti, man liekas, tas, kā nepārvarēja 5% visā valstī, lai skaidrs viņi teica. Precīzi, jā. Tev visā valstī jāsvāc 5%, ja. Un ļoti interesanti, kā ies suverēnai varai, jo viņi gan plātās, ka viņi taču kandidēja pašvaldībās pilnīgi visos novados, tā ir taisnība, bet, ja paskatāmies, kā tad viņiem gāja, gan Daugavpilī, gan Rēzeknē, rezultāts bija ļoti švaks, tur bija burtiski daži simti balsotāji. Un tagad arī, grūti tā prognozēt, kā tad tas viss iegriezīsies. Manuprāt, tas pats svarīgākais, tas šajā rakstā neparādās īsti. Varbūt tas iznāk caur Elksniņu. Elksniņš ir ļoti populārs, protams, viņš ir Daugavpils mērs, varētu teikt Daugavpils cars, tas viņa spēja konsolidēt vēlētājus ar visiem saviem administratīviem resursiem ir tiešām iespaidīga. Un viņa tas mūžīgais naratīvs par to, kā mēs te Latgalē nabadziņi ciešam un tā sliktā valsts un tā saima kaut kāda pļāpātava, tērzētava. Man liekas, šis ir tas brīdis, kad Kulbergs ar savu valdību un pārējās partijas aizsardzības ministram visiem tur vajadzētu doties uz Latgali un uzrunāt cilvēkus, jo dronu lieta ir patiešām kļūsi par viņu ikdienu un panikas avotu. Un tas nav tā, kā mēs te vienkārši Rīgā paskatāmies Twitterī vai vēl kādā ekrānā, ja? Viņiem tas ir temats, īstas bailes tur cilvēkiem tiek iedastas. Citas partijas arī izmanto to, speciāli izmanto to, lai tracinātu cilvēkus. Kulbergam jau viņš tā plāno rīkot valdības sēdi. Tas ir ļoti labi, bet ar vienu valdības sēdi nepietiek. Tur vajadzētu tiešām braukt un uzrunāt cilvēkus un skaidrot, ko valsts dara. Un man liekas, arī bruņotajiem spēkiem ir arī jābūt pastāvīgā saziņā, komunikācijā, ir ļoti pie tā jāpiedomā, jo tā krīze ir reāla un mēs jau visi vēlam labu Ukraiņiem viņu uzbrukumos Krievijai, bet tas rada ļoti lielu risku mums. Un tas rada arī politisku risku. Mēs jau redzam, ar ko tas beidzās. Savā ziņā bija labi, ka tā valdība nogādās. Bet principā tas ir pastāvīgs risks. Un arī mums ar citu vēl ir intervija ar Pudānu NDS komandieru, kurš arī atgādina sabotāžas. Un tieši Latgala, manuprāt, ir ievainojamākā vieta. Jā. Aivar, kā tev vērojumi? Es domāju, ka labi, ka Nelītu pieminēja Pitkeviču, kura teica, ka izmest balss būs par stabilitātei vai saskaņu. Tā jau ir daļa no kopējās stratēģijas. Šlesers tieši to pašu pirms dažām dienām teica vienā no saviem influenceru video, ka beidziet tur visādi Rosļikovi un kas tur Urbanoviči, es jūs pārstāvēšu. Un viņš runāja krieviski, viņš uzrunāja tieši krievu vēlētājus. Un plāns ir sagatavots, es domāju, uzminiet, kuru atbalstīs ļoti populārais, Latgalē ļoti populārais Elksniņš. Diezinu vai Urbanoviču vai Rosļikovu, vai ne? Elksniņš teica, ka viņš neatbalstīšot nevienu. Jā. Tas ir oficiāli piefiksēts. Tā viņš saka publiski. Es arī par šo izlasīju, es domāju, bet, pirmkārt, varbūt jau viņš ir izlēms, varbūt viņš vienkārši gaida vislabāko piedāvājumu. Saprot, tas, jo man ir grūti iedomāties, ka viņš kaut kādā mērā necentīsies uzlikt, īkšķi uz svariem, ka vienā vai otrā virzienā. Tas... Grūti iedomāties, ka viņam būtu viena alga, vai Šlesers ir vai nav valdībā. Jā, vai kāds cits, tur es saku, tas, šie cilvēki mēdz. Es domāju, viņiem ideoloģija varbūt nav tās svarīgākais. Es domāju, ka viņi ir ļoti pragmatiski, un Elksniņš jau daudzreiz to ir pierādījis, un viņš, man liekas, rēķina uz priekšu. Ja viņš savās kalkulācijās secinātu, ka Šleseram nav izredzu veidot valdību, viņš varētu arī to neatbalstīt. Jā, es piekrītu. Vienkārši domājot uz priekšu par nākamajiem, jo viņš ir pilnīgi iesakņojies tajā Daugavpilī, viņš tur visu ir pārņēmis,
Un tas ir tas lauks, kurā viņš arī saimnieko, un viņš, es domāju, negribētu sačakarēt kaut kā attiecības ar centrālo varu. Es pilnīgi piekrītu, bet es domāju, ka man ir grūti iedomāties, ka viņš vajadzības gadījumā neiesaistītos, bet šobrīd viņš droši vien gaida aptāvu. Es domāju, kuram vislabākās izredzes, un tad viņš izdomās, kā tur iesaistīties. Bet mums laiks iet uz priekšu, un mums vēl ir jāparunā par izrādi, bet es iespraukšos ar vēl vienu reklāmu. Mums reklāmas ļoti daudz šoreiz. Aivar, tu atkal varēsi man palīdzēt te izvēlēties dažus laimīgos. Varēja jau Nelijai. Ja Nelija, tu vari palīdzēt. Es varu vienu, un tad Aivars var otru. Lūk. Jā, kā saka, šajā vietā es nereti aicinu ziedot mūsu raidījumam, bet esmu arī teicis, ka ik pa brīdim izlozēsim kādas balvas, kuras pasniegt mūsu atbalstītājiem. Un tagad tas brīdis ir atkal pienācis, un šoreiz mēs izlozēsim 3 ielūgumus, katrs no tiem 2 personām, uz etnomūzikas festivālu, kurš jau 9. gadu notiks Valmiermuižas parkā 18. jūlijā šogad. Festivālā pulcēsies unikālas un autentiskas pieredzes meklētāji un mūsdienu etnomūzikas grupas no tuvākām un tālākām zemēm. Tie noteikti būs starp aizraujošākiem šī vasaras mūzikas svētkiem. Programmā kaimiņu igauņu skanējums satiksies ar Eirovīzijas un Glastonberijas zvaigžņu grupas Tautu meitas enerģiju, ko pagātinās arī citi vietējie un starptautiskie mākslinieki. Un turklāt bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja festivālā bez maksas. Vairāk festivālu uzziniet etnovalmiermuiza.lv, bet tagad mēs noskaidrosim, kuri no tiem, kas ir vecāki pa 16 gadiem, dosies uz festivālu ar mūsu sagaidātiem ielūgumiem. Sāku vilkt ar pirkstu, Nelītu, pasaka, kad man sāka. Stop! Nora ir uzvarējusi. Kā mēs zinām, ka tiem ir 16? Šķilta vai jau nav ierobežojumi? Drīkst tev klausīties arī kaut vai, ja tev ir 14? Bet mums arī ziedošanai nav ierobežojumi, ka drīkst tikai no 16 gadiem. Bet, jā, bērni no savas kabatas naudas. Tēti, noziedo man kabatas naudas. Kāpēc jaunāki bērni nevar iet uz etnomūzikas festivālu? Var iet. Tieši uz etnomūzikas festivālu viņi arī iet, bet es, protams, priecātos. Paldies visiem skolēniem, kas ir ziedojuši. Es vēl kaut kā pirkstāju var tagad tavu kārtu. Stop. Zane ir uzvarējusi. Un tagad es atkal velku. Stop! Un tagad Linārds. Super! Zane, Linārd un Nora, mēs ar jums sazināsimies apsveicu. Neatkarīgi no jūsu vecuma. Jā, tieši tā. Katrā gadījumā, jā, tas ir par mūziku, bet mēs tagad pievērsīsimies teātrim, jo nav daudz tādu izrāžu, kuras piesaista tik plašu uzmanību kā Dailes teātrī iestudētais rīkojums numur 2. To runā ne tikai teātre, bet arī politiskajās aprindās, un darbs piesaistīs arī plašu Latvijas mēdīju interesi. Ja jau vispār to runā, tad arī mums noteikti ir kas sakāms, jo esam visi 3 ne tikai kā žurnālisti sekojuši līdzi un atspoguļojuši visus tur aprakstītos un rādītos notikums, kas bija saistīti ar prezidenta Valda Zatlera rīkojumu numur 2, kad viņš 2011. gadā ierosināja Saeimas atlaišanu. Bet mums arī visiem ir paveicies redzēt izrādi. Un Nelī, tu pat tur tā ir tāds mājiens uz tevi uz skatuves, jo tur tās vārdā žurnālisti tur defilē sarkanā jaciņā, kas arī netieši sveicien tev vismaz no 2 deputātiem, kuri man Saeimā šodien arī to aizrādīja. Rekā, tur tā Nelī, tur tā žurnālisti bija. Jā, man režisors Sīls arī pēc tam teica, viņš teica, ka cerams, ka es neesmu ņēmus ļaunā, ka jo viņi jau tur nerāda mani. Man liekas, un tā ir viena no, manuprāt, no šīs izrādes problēmām, ka dažādi cilvēki, ko viņi sauc par žurnālistiem, un es nepiekrītu, ka visi no viņiem vispār ir žurnālisti, tiek apvienot šajā vienā tēlā, kur viņi ir uzvilkuši manu sarkano žaketi. Bet, labi, kaut kā jau tas teātris ir jāsavēl kopā, ja es nemācīšu viņus taisīt izrādes, tāpat kā viņi mums nemāca taisīt rakstus. Bet man liekas, ka... Bet katrā ziņā, jā, tad kā tu vērtē šo izrādi? Kas tev patika, kas nepatika? Jā, bet zini, ar ko es gribētu sākt ar tādu atgādinājumu, ka tad, kad 2011. gadā Zatlers atlaida Saeimu... Viņš neatlaida Saeimu, viņš ierosināja Saeimas atlaidāšanu. Tauta atlaida Saeimu. Jā, kad mēs kā tauta atlaidām Saeimu, balsojām par šo Zatlera ierosinājumu, atcerieties, mēs vispār nezinājām oligarhu sarunas.
Kā tas patiešām, kāds bija tas fons, mums bija tikai šī krimināla lieta, un mēs tikai redzējām to cīnisko Saeimas noraidījumu, ka viņi neļāva kratīt Šleseru. Mēs redzējām, kas tur cits tiek izpētīts. Bet tikai tad, kad mēs žurnālā ir 6 gadus vēlāk nopublicējām Rīdzenes sarunas, tikai tad mums vēl pavērās mazliet skaidrāka aina par to, kāds sasmatkums tur valdīja, kāds sapulums tur valdīja tajā. Un tāpēc es vēlos atgādināt, ka varbūt tagad uz izrādēm nav tik viegli tikt, jo viss ir izpārdots. Bet mēs, žurnāls esam tagad izdevuši no jauna vēl vienreiz oligarhu sarunu speciālu izlaidumu, un es pilnīgi noteikti iesaku to apskatīties gan tiem, kas varbūt ir jau bijuši šajā laikā pieslēgušies politikai un atsveicināt to, bet, manuprāt, lielākais iemesls šai izdošanai ir tas, ka mums jāsasniedz vēl jauni cilvēki, kuri tagad ir izauguši, un viņi staigā riņķī lielām acīm un sāk klausīties tajā, ko Šlesers stāsta, ka viņš ir jauns politiskais spēks. Tā nav taisnība, jā. Šie cilvēki ir jau bijuši pie varas, un viņi, visu, ko viņi ir darījuši, ir sautīgi izmantojuši to. Tāpēc, man liekas, tas ir svarīgi. Un es vienkārši zināšanai mūsu oligarhu sarunu speciālizlaidums ir izdots no jauna, un to no šodienas var nopirkt visās preses tirdzniecības vietās. Daudzās, liels, ļoti spilgts sarkans vāks, tāpat kā Nelijas žakete. Tur viegli to mums atrast. Krišs Salmans izdomāja, to es neizdomāju. Labi, bet katrā ziņā viegli atrast un ļoti ieteicām lasām vēl visiem, kas grib saprast Latvijas jaunāko laiku vēsturi. Par izrādi. Bet izrāde, es sadalīšu to atbildi 2 daļās. Pirmais, man liekas ļoti labi, ka teātris pieķerās svarīgām tēmām, un šī noteikti varas tāds sautīgums, sautīga izmantošana vai neizmantošana tam nolūkam, ko tu saki vēlētājiem, ir ļoti svarīgs temats. Man tas patīk, man patīk šādas izrādes. Un par to ir milzīga uzslava Dailai. Viņi ir radījuši milzīgu skandālu. Lielākoties jau Šlesers to skandālu radīja kopā ar Knābu. Bet ir labi, ka tas tiek darīts. Bet man pret šo izrādi ir arī daudzi bet. Un pats svarīgākais, lai es neaizņemtu pārāk daudz laika, manuprāt, pats svarīgākais ir tāds tā kā mēroga trūkums. Jo, manuprāt, ko oligarhi darīja, sagrābjot valsti, mēģinot prihvatizēt varu un patiešām sabāzt savu kabatās un piezīsties visādiem uzņēmumiem un miljoniem pelnīt, miljoniem iekasēt. Tas nav īsti salīdzināms ar kaut kādām galma intrigām, kas bija vienotības labākā prasme daudzu gadu garumā. Un uz šīs teātra skatuves tas viss izskatās vienlīdz riebīgi. Un, manuprāt, tā ir tā problēma, jo tas, ka visi beigās tie politiķi izskatās līdzīgi, jo oligarhi ir maitas, tas tā ir, viņi tā arī tiek parādīti, bet pārējie ir vai kaut kādi nekompetenti vai pārāk tur intriganti, kaut kādi tur arī rēķinātāji vai arī vienkārši kaut kādi dzērāji un jocīgie cilvēki vai kaut kādi tur truši, kas tur nespēja paši atrast. Un man liekas, pats galvenais īsti tā nenolasās, kur tad radās Zatleram, šim te zoodārzā izvēlētiem prezidentam, kur tad viņam radās šis spēks nostāties uz tā ceļa. Un no izrādes sanāk, ka tas viņam tā nejauši sanāca, Zatleram nebija ievēlēšanai balss, tad tāpēc viņš ierosināja atlaist Saeimu. Bet tā nebija. Tā nav taisnība. Es domāju, ka, ja es drīkst 2 lietas piebilst, es domāju, ka es piekrītu, ka tas mērogs ir pavisam cits, un es pats to nedzirdēju, bet man viens cilvēks pēc izrādes stāstīja, ka viņš bija dzirdējis, kā jauni cilvēki iziet no izrādes, bet pagaidi, tas sanāk, ka vienotība ir tie sliktie. Ja. Un, protams, Solvita Āboltiņa šeit ir attēlot un kā nepievilcīgs cilvēks, un daudz viņas izdarības arī tādas bija, bet, es pilnīgi piekrītu, tas mērogs ir pilnīgi atšķirīgs no tā, kas ar tiem citiem, kas tur parādās. Un tā otra lieta ir, ja Dzelzīts kā Lembergs ir vienkārši fantastisks, tas ir, viņš arī tagad izvirzīts uz Spēlmaiņu nakts balvu, un tas, kā viņš nospēlē Lembergu, ir vienkārši ģeniāli. Pat Lembergs ir priecīgs. Jā, tur arī, es domāju, mākslinieciski, tur ir cits arī, ir ļoti veiksmīgi aktieru darbi, bet man liekas, ka Skrastiņš kā Zatlers tieši, un tas ir lielākais, varbūt, tur ir daži mākslinieciski trūkumi, bet tas ir lielākais mākslinieciskais trūkums, ir, ka viņš sanāk,
savā ziņā kā tāds nabadziņš, ja? Tu nevari saprast, tas cilvēks ir nonācis tajā amatā, un viņš visu laiku staigā tāds sakņupis, un tur tā kā tāda vēja, tāda kā ūdensniedri, ko nes, teiksim, straumas, un tu nesaproti. Un tev pilnīgi taisnība, tu nesaproti, no kurienes rodas šī iniciatīva, bet es domāju, tas arī nav vēsturiski pareizi, jo, Aivar, mēs taču intervējām Zatleru, kad viņš tikko kā bija izvilkts kā trusīts no tās cepures, no tās zoodāras, ja. Pat tad, kad viņš bija pilnīgi apmuls, viņš nesaprata, nekur viņš ir, nekas viņam jārunā, neko viņš dara. Nebija viņš tāds vājulis, ja, teiksim, viņš nāca, viņam bija, tās idejas, kas viņam bija vienkārši, tāds diezgan muļķīgs, ja, bet tā, ka viņš bija kaut ko izdomājis, viņš teica un pie tā turējās, ja, lai arī kā viņam braukt virsū par to, ja, lai gan, ar laiku viņš, protams, saprat, tas nav pareizi, labi, viņš tas samainījās, un es domāju, viņš ļoti arī izauga un iemācījās, bet viņam tas iekšējais, tāda apņēmība un gatavība iestāties par vienalga ko, dažkārt labām lietām, dažkārt tādam diezgan muļķīgām, bet katrā ziņā viņš nekad nebija vājš, ja, un es domāju, tev pilnīgi taisnība, ka tu nesaproti no tās izrādes, kas tas par cilvēku vispār ir, ja. Es nezinu, Aivar, kādas tev ir pārdomas? Es daudz kam varu piekrist, to visu tā kopsavēlkot, man pietrūka vēsturiski dziļuma. Autori Gricmans un Sīles, viņi izpētīja vienu epizodi ļoti labi. Viņi izrunājas ar visādiem cilvēkiem, kuri tur bija tajā atlaišanas lietā, rīkojuma numur 2 lietā bija kaut kādā veidā iesaistīti un aktuāli. Tas ir ļoti labi un labi, ka izrāda atgādina pat par šiem briesmīgajiem laikiem, es teiktu. Bet valsts nozagšana nesākās ar Šleseru neizdošanu. Principā kritisks brīdis bija jau 10 gadus iepriekš, 2001. gadā, tā dēvētā vienošanās par uzņēmēju darbības vides sakārtošanu, ko noslēdza līdz tam it kā ienaidnieki Lembergs un Šķēle. Pēc tam pienāca klāt vēl Šlesers pēc savas daļas, un ka viņš dabūja savu daļu, tad šī trijotne noteica pilnīgi visu, kas notika valstī. Ne pilnīgi viss, bet svarīgos naudas jautājumus. Bez viņiem nopietnus lēmumus nevarēja pieņemt, ne valdība, ne parlaments. Un tāpēc šī izrāde bija, teiksim, nevis izrāde, bet šī epizode par neizdošanu bija būtībā tikai pēdējais piliens, kad šie valsts nozadzēji parādīja savu absolūto ciniskumu un nerēķināšanos ar likumu. Viņi ir pāri likumam. Tas bija tas. Un cilvēki uz to rēģēja, sākot ar Zatleru, ne tikai tāpēc, ka viņiem bija kaut kādi savi aprēķini. Tas vienkārši nebija pieņemami. Tas bija aizgājis pa tālu. Mēs riskējām pazaudēt savu valsti, burtiski pazaudēt savu valsti. Tā būtu nozagta. Vienkārši. Un tāpēc šādas perspektīvas, es teiktu, ka Rīdzenes sarunas labāk atklāja valsts nozagšanas procesu un mehānismu nekā šī izrāde, un tāpēc es arī ieteiktu pārlasīt, kā tas viss notika, kā lēma. Tā nebija viena epizode, kurā vienkārši Saeima neizdeva kratīšanai Šleseru. Es te gribētu gan piebilst, un es domāju, ka tā bija Gricmanim objektīvi tas ļoti sarežģīts uzdevums, jo no vienas puses tev ir jāpastāsta, kāpēc tas ir svarīgi, tad jāļauj cilvēkiem saprast, un tajā pašā laikā ir jāizstāsta stāsts. Un es domāju, ka šeit arī godīgi sakot, man liekas, ka viņš līdz galam šo sarežģīto uzdevumu neatrisina, jo no vienas puses viņš mēģina to apkārt ar visu to fonu, nepilnīgi, kā mēs te runājam, viņš to izdara. Tu nesaproti īstenībā, kādu ļaunumu oligarhi bija izdarījuši valstī līdz tam. Un tajā pašā laikā tur nav īstā dramatiskā attīstība. Tas pats jautājums par to, kā Zatlers nonāk līdz tam lēmumam un kas ir tas. Tur mēģinot šīs divas lietas kaut kā sakombinēt, sanāk diezgan, tā izrāde ir gara, bet ļoti interesanti. Es nevaru teikt, ka es garlaikojos un ka man likās, ka skatījos pulkstenē. Es domāju, ka tas viss bija ok. Bet tur
bija daudzas lietas arī, kas bija, manuprāt, liekas, un bez kurām varēja iztikt, un savukārt, teiksim, šī tā skaidrā dramatiskā līnija dažkārt arī pietrūka. Bet lai gan mēs te izklausās, ka mēs te esam drusiņi kritiski, es kopumā domāju, ka ir ļoti, ļoti labi, kā Nelija teica sākumā, kad vispār, ka šādu izrādu taisa, jo tas ļauj cilvēkiem atcerēties to laiku, par tiem domāt, jo atkal, teiksim, tas nav kaut kas, ko es dzirdēju, bet ko man stāstīja, ka tur, to tajā pēc tam tur Krasniņš laikam teica, ka kādi jauni cilvēki esot teikuši, ka viņi esot googlējuši, kas ir Jutas strīķi, teiksim, kas. Jā. Tas parāda, ka pat ļoti nesen vēsturi daudz cilvēku nezina. Tikai, Paul, neaizmirsīsim pateikt paldies Aināram Šleseram, ka viņš šo notikumu padarīja sensacionālu. Viņš ir influenceris, Aivar. Tikai tas fakts vien, ka viņš bija šausmīgi sabijies par šo izrādi, nozīmē, ka, vajadzēja šādu izrādi un labi, ka tāda ir. Nebūtu Šlesers sacēlis trobeli un tur mēģinājis uzrīdīt Knābu dēls teātrim, varbūt tā izrāde nebūtu tik populāra, bet viņš pacentās. Paldies Aināram. Paldies Aināram. Tu vēl kaut ko gribēji pateikt? Jā, es gribēju piebilst noteikti, tad, kad ir iespēja dabūt biļetes, noteikti iesaku aiziet, bet manuprāt, vienkārši skatoties jāatcerās, kas tas ir, ko mēs redzam. Tas arī manu žurnālistu prāti ik pa laikam spridzināja, jo, ja tu saproti, ka tas ir dokumentāls stāsts, es it kā paļaujos, ka tur visam jābūt patiesam, bet tur jau tā nav. Tas ir dramatizējums. Un, manuprāt, šādā farsa veidā tu, protams, kaut ko sabiezini, paspiltini, bet man liekas trakākais, kas tur ir noticis, ir, ka tas viss ir pārvērsts par vienkārši attiecībām. Bet politika nav tikai attiecības. Politikā ir saturs. Un tas saturs tur tiešām pazūd. Man liekas, ja tu to atceries, ka tur ir šie limiti, ka tas ir dramatizējums un tev tomēr ir pašam tad labāk. Man liekas, ļoti forši, ja tie jaunieši iziet ārā un pagūglē, viņi visu kaut ko atradīs. Jā. Jo tur, piemēram, Lemberga gadījumā, tas viss tiek reducēts uz Olimpisko centru Ventspilī. Tas ir tas lielais, ko viņš ir izsicis no Rīgas, ko viņš dabūna Ventspilī. Ja tas būtu viss, tad... nekas tur. Nē, tur ir ļoti konkrēti lēmumi, tur ir simtiem lēmumu, un tas viss tur ir it kā pazūd un izkūst un paliek tikai šīs intrigas un rēķinu kārtošana. Un es pilnīgi piekrītu, Paul, tam, ko tu teici par Zatleru. Ja Zatlers būtu tāds cilvēks, kāds viņš ir uz Dēls teātra skatus, viņš nekad nevarētu būt veiksmīgs ķirurgs. Jā. Vai slimnīcas vadītājs vai vienalga, viņa arī tā biogrāfija līdz tam brīdim, kad viņš kļuva par prezidentu, Černobiļu izgājis, teiksim, to glābšanas operāciju tur pēc tam, viņš nebūtu vispār to izdarījis, ko viņš izdarīja pirms viņš kļuva par prezidentu, un arī pēc tam es domāju, ka, teiksim, tas iekšējais, tas mugurkauls bija pilnīgi redzams. Un pat tagad, kad viņš fiziski tiešām viņam var redzēt, cik viņam ir grūti, piemēram, fiziski arī iet, viņš turpina to darīt, tā ka tas viņa iekšējais kodols ir apbrīnojams. Jā, pilnīgi piekrītu. Labi. Noslēgsim raidījumu kā allaž ar citātiem. Aivar, kāds tev citāts ir? Gandrīz vai no tās pašas operas. Mums arī opera rīkojums. Tas gan būtu interesanti. Ne? Mums ir Ventspils operas solisti, piemēram, Viktors Valainis, ekonomikas ministrs. Tautas premjers. Pagaid, viņš drīzāk ir no estrādes, nevis no operas. Viņš ir no Radio 2, šlāgers. Es domāju, tā pati Lemberga opera. Sirdsdziesma. Lemberga sirdsdziesma. Labi. Katrā ziņā viņš vakar, un tas ir nopietni, 17. jūnijā viņš paziņoja. Ekonomikas ministrija prasīs skaidrojumu Latvijas sabiedriskajam mēdījam, kāpēc Latvijas sabiedrībai tik nozīmīgā LSM Daugavpils studija izvēlējās neatsaukties ielūgumam un neapmeklēja šodienas ekonomikas ministrijas rīkoto būvniecības konferenci Krāslavā. Tā, te mēs esam. Tagad sabiedriskajam mēdījam, kuram pārmet, ka to nopirkuši kaut kādu sorosieši un kontrolē ķirzaks no Pentagona pagrabiem.
tagad Viktors Valainis prasīs atskaitīties, kāpēc žurnālisti neiet uz viņa priekšvēlēšanu pasākumu. Mhm. Es domāju, ka tas ir nopietni. Jā, Tā sāpe nāk tiešām no sirds. Jā. Un tas būs viens no tematiem, protams, diemžēl arī vēlēšanu kampaņā mēģinās apkarot sev nepakļāvīgos medijus, visas tās tradīcijas, par kurām mēs runājam kopš Lemberga, Šlesera un Šķēles laikiem, tās tiek atdzīvinātas, diemžēl pašlaik. Un te vēl viena, es atkal pareklamēšu mūsu žurnālu, bet es teiktu, ka mums ir ļoti labs raksts par to, kas notika Lietuvā pēdējā pusgadu vairāk laikā. To ir vērts. Kā tur mēģināja visādā veidā žmiegt sabiedrisko mēdīju, un diemžēl, es domāju, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo kaut kas līdzīgs varētu arī notikt pie mums. Nelī, kas tev ir? Kolēģi, ja drīkst, es pievērsīšos mūžīgām lietām. Labi. Mums ir, manuprāt, brīnišķīga pirmssvētku saruna ar latvisko tradīciju kopēju Inesi Krūmiņu. Un man ļoti iekrita prātā, un laikam arī sirdī, viņas tāds citāts par Jāņiem. Kas tad īsti Jāņos notiek? Viņa saka tā. Īstus Jāņus es piedzīvoju tad, kad es izlemju. Šodien galvenais būs nevis mans lineārais laiks, bet es pieslēgšos dabas ritmam. Es atkāpšos no principa, ka man laiks ir tik ierobežots, ka daudz kas ir jāpaspēj. Jo tā ir kosmiskā kārtība. Es saslēgšos ar to, kas ir noticis miljardiem gadu un turpinās notikt. Un Jāņi ir spēja izkāpt no lineārā un iekāpt mūžīgajā. Un man liekas, tas ir tik skaisti, ka mums latviešiem joprojām ir dzīves šīs tradīcijas, rituāli, kur mēs patiešām izejam ārā no tās savas ikdienišķās apziņas un pieslēdzamies dabas ritmam un kaut kā varam atjaunot spēkus, un es novēlu visiem to arī šajos Jāņos izdarīt. Tikai jāatrod tas slēdzītis jāatrod. Nelī, mums pilnīgi mistiskā kārtā saslēdzas mūsu citāti, jo es īstenībā arī biju skaties uz šo pašu, bet tad es izdomāju, ka es kaut ko citu, bet tas ir ļoti labs turpinājums tevis teiktam par to, cik mēs esam laimīgi, ka mums šīs tradīcijas vēl saglabājās. Jo es atcerējos, tas nav īsti citāts, tas vienkārši tāds neliels atgadījums dzīvē. Pasen, mēs ar ģimeni mums gadījās būt Francijas dienvidos tieši ap Jāņiem. Un tādā mazā ciematiņā, kas saucās Turets-sur-Lū. Un tur bija izlikt plakāti, kur bija rakstīts La Fête de Saint-Jean, var sakot, Svētā Jāņa svētki, 23. jūnijā. Mēs domājam, cik interesanti aiziesim. Un mēs tagad aizējām, tur visāds lietas, tur bija drusku karaoke, un tur tādi gari galdi, un visi tie cilvēki sanākuši kopā, bet kā sāka krēslot, tur bija arī uztaisīts milzīgs ugunskurs, kuram piegāja klāt priesteris, sāk to ugunskurs svētīt un visu laiku stāstīt, ka šie nav pagānu svētki, šie nav nekāds sakars ar pagāniem, tas ir Svētā Jāņa Kristītāja svētki. Tālāk atcīmredzot, viņam bija bažas, ka cilvēki domā citādi. Labi, tad viņš nosēd, tad iekurināja, tad tas ugunskurs dega, un tad viņš kļuva mazāks, un tad visi vietējie sāka tam ugunskaram lekt pāri. Kā Jānis Kristītājs ir mācījis. Un es tā skatāmies, domāju, paskaties, Francija pilnīgi Eiropas otrā galā, tās pašas tradīcijas, mans tēvs aizgāja parunāt ar pilsētiņas mēru, un tas teica, jā, mēs vienmēr šitā esam darījuši, jo cik vien ilgi atceramies. Un es teiktu, ka šo tradīciju kaut kādi, tādas sīkas daļas ir saglabājušās arī citur Eiropā, bet mums ir tā laime, ka mums tas viss ir kopā. Mēs vēl aizvien svinam šo svētkus, un es domāju, ka tā tiešām ir liela mūsu laime un privilēģija, un mēs varam priecāties par to. Lūk, ar to mēs arī noslēgsim šo raidījumu. Paldies, kolēģi, paldies, Nelī. Paldies. Sveiciens visiem, gan jums, lai ir priecīgi Jāņi, gan arī klausītājiem. Jā, paldies, Aivar. Paldies visiem priecīgus Jāņus. Katrā gadījumā nākamnedēļ arī ir komanda dosies vīt vainagus un lekt pāri ugunskuram, tāpēc nākamnedēļ žurnāls neiznāks, un arī šķiltav neskanēs, toties šonedēļ mums ir dubultnumurs, kurā lasām viela ir tik interesanti, ka pietiks 2 nedēļām.
Ar daudziem lieliskajiem rakstiem ir Alises Markānas stāsts par brāļiem Emīlu un Edgaru Kauperiem, kuru grupa Carnival Youth izdevusi albumu par pasaku Varoņa ceļu un gatavojas koncertam Mežparkā. Savukārt Luīza Lota Āboldiņa pēta, ko pašvaldības dara, lai pildītu ministra kabineta uzlikto pienākumu cīnīties pret visu latviešu galveno ienaidnieku Spānijas kailgliemezi. Glumo recepti. Uzreiz pa gobsēm iedomājos. Origo tārā. Vienīgais labums ir tas, ka viņš nevar viens pats būt tik daudzās vietās Latvijā. Tie ir viņa aģenti. Karte ir ļoti nomācoša, cik daudz ir to kailgliemežu. Tas ir viņa saraksts, kas tajā plosās. No, ja jūs klausītāji vēlaties izlasīt šos vai kādus citus mūsu lielisko kolēģu rakstus, tos visus var atrast šīs nedēļas žurnālā ir. Ticu, ka lielākā daļa Šķiltavas auditorijas ir lasītāji, bet tas, ka jūs pieslēdzaties mūsu raidījumrakstam, liecina, ka esat arī klausītāji, un tāpēc pievērsīšu uzmanību faktam, ka var klausīties ne tikai žurnāli ir žurnālistu sarunas, bet arī viņu rakstus. Ja esat žurnāla abonents, tad katra raksta augšpusē atradīsiet pogu klausīties audio formātā. Tā ir lieliski iespēja iepazīties ar žurnāla saturu, kamēr, piemēram, esat pie mašīnas stūres vai virtuvē gatavojat vakariņas. Turklāt atgādinu, ka gan mūsu raidierakstus, gan jaunākos žurnāla ir rakstus var klausīties mūsu portālā ir.lv sadaļā ir audio. Žurnāli ir var ne tikai nopirkt veiklā vai kioskā, to var arī saņemt mājās vai lasīt vietu tālrunī vai datorā. Aiziet uz mūsu mājaslapu ir.lv un sāciet abonēt žurnālu ir, kas pieejams gan drukātā, gan elektroniskā versijā. Žurnāla abonēšana ir labākais veids, kā šajā laikā atbalstīt kvalitatīvu, uzticamu žurnālistiku. Taču, ja esat jau abonents vai arī jums vienkārši patīk mūsu raidieraksti, mēs būtu ļoti pateicīgi, ja jūs atbalstītu Šķiltavas tapšanu ar nelielu ziedojumu. Saiti gan uz mūsu abonēšanas, gan uz ziedošanas lapu atradīsiet šī raidījuma aprakstā. Savukārt, ja vēlaties vairāk uzzināt par ārpolitiku, var sirsnīgi ieteikt mūsu otro raidierakstu Ārskats, kurā apskatām svarīgākos notikumus pasaulē. Paldies par labskanību Kristiānam Fuksam, paldies visiem, kas klausījās un kas mūs atbalsta ar ziedojumiem. Novēlam visiem skaistu līgošanu un tiekamies nākamajā Šķiltavā jūlijā.